Sveiki, man sauc Zons Titovs, esam Tito laboratorijas YouTube kanālā. Нас больше русский язык, наш язык. Вот! Samazinās izdevumus un birokrātiskās prasības mūsu iedzīvotājiem. Ļoti daudz arī vecāku tāds bažas, sašutuma par to, ka nav tikuši pie biļetes. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet manu kanālu. Tas viss YouTube algoritmiem parunāsim. Protams, ka viena no tēmām ir vēlēšanas, bet ir daudz noticis smieklīga, jautra un interesanta valstī. Tā kā skatieties, abonējiet, komentējiet un atbalstiet. Aiziet! Vēlēšanas notikušas, sākās koalīcijas sarunas. Kas bija jautrākais pagājušajā nedēļā? Protams, pagājušajā nedēļā jautrākais bija Rosļikova performance Saeimā. Pēdējā dienā pirms aģitācijas noslēguma viņš uzstājās, tā kā uzstājās, krievu valoda, malacis un tur šitā un tā. Bet jūs visu laiku visu, ko darāt, ierobežojat. Cenšaties mums kaut ko atņemt. Cenšaties mums norādīt vietu. Kam ticēt, kāds ir Dievs, kādi ir Ziemassvētki, kāds ir jaunais gads, ar ko drīkst runāt, ar ko nedrīkst runāt. Atcerieties vienu lietu. Нас больше русский язык, наш язык. Вот! Un visi jau to droši vien ir redzējuši, parādīja šādu žestu. Un šis ir interesants jautājums. Viņš parādīja visiem Saeimas deputātiem, ieskaitot Aināru Šlesaru un visus pārējos cilvēkus, kas tur bija, kad viņš šādi domā par jums, Rosļikova kungs. Un tā vietā, lai Saeimā atrastos kāda sieviete vai kāds vīrietis, kas šo cilvēku iepļaukātu, Saeimas deputāti nolēma izslēgt no Saeimas tur sēdes Rosļikovu uz veselu sēdi par to, ka viņš tā ir darījis. Un Ainārs Šlesers īstenībā pat nebalsoja par to, balsoja pret. Jūs gribat aizstāvēt latviešu valodu. Un viss smieklīgākais bija apvienotais saraksts, kas uzrakstīja iesniegumu policijā par to, ka Rosļikovs tur kaut ko ir Saeimas tribīnas darījis. Draugi mīļie, jūs gribat aizstāvēt latviešu valodu, tad aizstāviet dažkārt kā cilvēki, kā paši, kā jūs aizstāvat. Nevis sauciet policiju. Izskatās tā, ka jūsu domāšana par šādiem izgājieniem ir tāda, ka ja Krievija, piemēram, sāks karot ar Latviju, tad jūs izsauksiet policiju, iesniegsiet sūdzību kaut kam, nevis paši cīnīsieties. Iedodiet pa purnu Rosļikovam, ja viņš jums atļaujās parādīt kaut ko tādu. Kur problēma? Ja. Bet runājot par Rīgas vēlēšanām, es domāju, ka ir sākusies Aināra Šlesera ēra, kas būs interesanti. Cita starpā vienu gribu niansīti pateikt par Rosļikova izgājienu. Rosļikova izgājiens visdrīzāk atņēma daļu balsis no Aināra Šlesera saraksta un no Šķepaņenko. Un līdz ar to Rosļikovam tās balsis, krievu balsis, kļuva vairāk. Cita starpā latviešu balsis no krievu valodīgajiem aizplūda. Es domāju, ka arī Aināra Šlesera tur atbalstītāji, ieraugot Rosļikova izgājienus, bija aizgāja drusku uz latviskajām partijām. Savukārt Rosļikovs ar vienu žestu pilnībā sevi izslēdza no koalīcijas, iespējas veidot koalīciju. Jo patreizajā brīdī veselais saprāts saka, ka Rosļikovs ir toksisks cilvēks, ar ko sastrādāties nedrīkst. Jebkura partija, kas sastrādāsies ar Rosļikovu, zaudēs jebkuras nākamās vēlēšanas. Jums agrāk bija Rūbiks Ždanoka, tad tagad mums ir Rosļikovs. Un Šķepaņenko, bet tā mazākā līmenī. Tā kā, lai kā cilvēki saka, ka Rosļikovam šis izgājiens palīdzēja iegūt vairāk balsu, droši vien, bet šīs vairāk balsas nepalīdzēs viņam nonākt pie varas. Tā kā tas ir labs noslēgums Rosļikova karjerā. Par vēlēšanām. Skatīsimies, kas notiek, vērtēsim, kas notiek, skatīsimies, kāds notiks koalīcijas sarunas. Tas būs interesants. Interesanti, kā rīkosies Ainārs Šlesers. Jā, viņš ir uzvarējis vēlēšanās, bet, lai uzvaru realizētu, kapitalizētu, tur vēl vajadzīgs darbs.
Tā kā skatīsimies. Tas, ka Rīgā būs interesanti, teiksim, maza niansīta. Valdis Valters vienmēr ir bijis politisks, viņš vienmēr savās politiskās izvēlēs ir kļūdījies. Es atceros, ka viņš man rakstīja izziņas redz, kā Zatlera partija vinnēja uz to vienotību, un tagad mēs visiem tur parādīsim, kas un kā. Vai ko viņi tur Zatlers vinnēja? Jaunais laiks, vienalga var sakot, vienotības priekštests. Un tagad Zatlers parādīs, mēs parādīsim, kā vajag vadīt valsts. Tagad Valdis Valters startē no jaunās vienotības. Kas būtu sīkums, lai startē, kam negadās, galā pusmūžu vīrietis. Un tā. Bet viņš saka, paga, jūs te nepārmetiet Rīgas domas vienotības sarakstam kaut kādas lielās vienotības lietas. Rīgas domas vienotības saraksts ir kaut kas cits nekā lielā vienotība. Tas ir kaut kas tāds Valda Valtera prātā, pilnīgi atsevišķs stāsts. Kas no tā? No tā, ka Rīgas domas koalīcijas veidošana būs mazāk parteiska, vairāk individuāli. Kā tur cilvēki savus kauliņus sametīs kopā, un tur visādi brīnumi var notikt. Gan pārbēgšana no vienas partijas otrā partijā, gan individuāli, gan visādi savādāk. Tā kā, skatīsimies. Jautrāka un interesanta lieta ir Stukāns un ģenerālprokurors Stukāns, un man jāsaka, ka man atkal būs viņš jāizstāv. Tā laikam ir otrā reize manā dzīvē, kad es viņu aizstāvu. Var sakot, skandāls ap Stukānu. Stukānu tur augstākās tiesas plēnums izmeklē, vai viņš nav pārkāpis savus pilnvaras. Ir trauksmes cēlājs, nezvans, bet raksts prokurora Irgene, kas izmeklē Kariņa lietu, uzrakstīja trauksmes vēstuli, ka viņa tiek iespaidota. Un visā tajā kontekstā tā sajūta visiem bija, ka Irgena prokurora ir stingra sieviete, kas gribēja tur sodīt kaut ko, piemēram, Kariņu, un prokurors, kurš ir vienotības ieliktenis un pakalpiņš un tā tālāk, vienotība aizstāv. Ne jau man vienam tas liekas, kā raksta Ringauls Balodis. Redz kā, jau lieta iegūst skaidrāk saprises. Atļaušos ar lielu, tas ir stāsts par to, kad Stukāns ir ietekmējis Irgeni. Atļaušos ar lielu ticamības pakāpi secināt, tad sekojošo. Tātad, prokurors sagatavotajā apsūdzības rakstā, tajā, kas neapmierināja Stukānu, tika apsūdzēts Krišjānis Kariņš, un viņam ir izvirzītas apsūdzības par valsts naudas izšķērdēšanas lielā apmērā. Savukārt, otrs prokurors secināja, ka Kariņš nav pie vainas valsts kancelējas vadītājiem Citkovskim tiek uzkrautīs atbildība par prēmiju lidošanu un zaudējumu. Un, kas ir interesanti, izrādās, viss ir otrādāk. Stukāns uzskatīja, ka vēl viens cilvēks ir saucams pie atbildības, kā jau mums ar visiem tur datus aizsardzības līdzekļiem, mēs nezinām, kas tie ir par cilvēkiem. Irgeni gribēja apsūdzēt, nosacīt kaut kādus cilvēkus, un Stukāns uzskatīja, ka ir vēl viens cilvēks apsūdzams. Un šeit, kā saka Ringauls Balodis, ar lielu ticamības pakāpi. Es gribu teikt, ka tas ir visdrīzāk Krišjānis Kariņš, ko Irgeni atteicās apsūdzēt. Jo veselais saprāts liek domāt, ka, principā, kas tiek apsūdzēts Kariņa lidmašīnu izmantošanas lietā, kur tika zaudētas daudzas lielas naudiņas. Birojas un kancelē. Birojas deva rīkojums, valsts kancelē apmaksāja, Citkovskis bijušais kancelēs vadītājs jau ir izmests mēslainē. Birojas turpina strādāt cits starpā. Daļa to cilvēku, kas strādāja Kariņa birojā, tagad Siliņas birojā strādā. Patmalnieks, kas bija biroja vadītājs, ir tagad Saeimas deputāts. Birojas, kancelē un Krišjānis Kariņš. Tur nav citu variantu. Man grūti iedomāties, ka Irgena varēja sakašķēties ar Stukānu kāda kancelējas vai biroja cilvēka dēļ. Stukāns saka, mums vēl vajag tur kancelēs grāmatvedis saukt pie atbildības. Jurgens saka, ne par ko, nekādas grāmatvedis mēs nesauksim, tāpēc, ka viņi nav vainīgi. Izskatās, ka strīds ir par Krišjāni Kariņu. Veselais saprāts liek domāt, ka tas ir tieši par to. Jebkurā gadījumā tas absurds ir tas, ka Stukāns gribēja būt stingrāks, Irgene vājāk. Jebkurā gadījumā visu to lietu tik un tā skatīs tiesa. Līdz ar to es atbalstu Stukānu
šajā gadījumā un šajā jautājumā noteikti. Jurgenas argumenti ir vāji, vienkārši vāji. Tas, kas tiek minēts, ko viņš tur ir runājis tīri personiski, tur, kā tu varēji skolu pabeigt un katrs idiots to saprot, viņš saka, ka viņš tā nav teicis, visi saka, ka viņš ir teicis, es arī esmu rupšs. Es uzskatu, ka tas nav ētiski un pareizi, bet jebkurā gadījumā, ko lai es saku, lai kā nepatiktu vai patiktu, šajā gadījumā es nostājos Stukāna pusē. Jo, ja ģenerāla prokurors uzskata, ka vajag paplašināt apsūdzēto sarakstu Krišjāņa Kariņa lidmašīnas lidojuma lietā, tad tas visdrīzāk tā arī ir darāms. Savukārt pat Krišjāņa Kariņa lieta ir līdz šitai vietai. Viņa ir veca, sena, Krišjāns Kariņš vairs nav sen premjers un tā tālāk, un joprojām valsts aparāts ar to maļās un izmeklē, jau pusotru gadu izmeklē, valsts kontrole to ir izmeklējis, visi ir izmeklējuši, visi saprot, ka ir zaudēta nauda un nekāda rezultāta. Tik neefektīva valsts pārvalde un tiesisko sistēmu, tur ģenerāla prokurora var pārmest. Tas, ko teica Stukāns, ka tā lieta sākās, ka tā nav sarežģīta lieta, to mēs tur pusgadu laikā atrisināsim, pusotras gads ir pagājis, un vēl nevienam cilvēkam nav uzrādīta apsūdzība. Pazaudēt ir 1,5 miljonus eiro, ja jūs aizmirsāt. Cits starpā Kariņa arguments, ja jūs atceraties, premjers nevar bez tā izteikt, viņam ir jālido, tāpēc, ka viņš visiem ir vajadzīgs un tā tālāk un tā joprojām. Pēc skandāla neviens lidojums nav noticis, un Siliņa normāli strādā kā premjeram. Savukārt vēl ko gribētu uzteikt prokuroru sakarā, labi, tur varbūt ģenerāla prokurors nav tieši saistīts, bet Mārupes Dižozola lieta, ja jūs atceraties, Mārupē gribēja būvēt kaut kādus tur mājeles, un tā mājelē traucēja uzņēmums, kaut kādus tur, traucēja Dižozols. Hops, un nozāģēja vienā dienā to Dižozolu bez jebkādas atļaus, bez nekā, vienkārši nozāģēja un miers. Un man jāsaka, ka neskatoties uz visu, Latvijas tiesu sistēma ir pieņēmusi lēmumu sodīt uzņēmumu, kuram tas bija izdevīgi, cik tur bija kaut kā 27,000 sods, plus tā zemes īpašuma, cik es saprotu, tā zemes īpašuma konfiskācija. Protams, jocīgi, kad izmeklētāji, policisti un visi pārējie Latvijā nevarēja atrast cilvēkus, kas to Dižozolu nozāģēja, jo tur bija noteikti profesionāļi, kas, jā. Bet, jebkurā gadījumā Latvijas tiesas sistēma parādīja, ka Dižozols tādā veidā zāģēt nedrīkst, un par to ir sods, un par to ir juridiskā persona saņēmusi naudas sodu, kas visdrīzāk ir pietiekami, jo diez vai tur kādam cietumā jāiet par Dižozolu nozāģēšanu, bet tas, ka ir samaksāts sods, tieslietu sistēma parādīja labu lietu. Kā ģenerāla prokuroram jau iepriekšējā reizē teicu, visi ir forši, un šī arī ir laba lieta. Labi, turpinam. Paldies, ka jūs skatāties, atbalstiet manu YouTube kanālu. Sirsniņa, paldies ar iespēju ziedot naudu. Liels paldies visiem tiem, kas ir ziedojuši. Nes kāpēc pagājušajā video mazāk ziedoju, varbūt nepatika video, ko darīt, kā mēdz gadīties labi, mēdz gadīties slikti. Jebkurā gadījumā liels paldies visiem tiešām, kas komentē, atbild, liek laikus, un noteikti, ja jūs neesat vēl abonējušies, abonējiet manu kanālu. Tas tiešām palīdz YouTube tiem algoritmiem strādāt un paplašināt auditoriju, bet es jums gribu pateikt prieka vēsti. Es tikko slavēju Stukānu, slavēšu tagad valdību. Valdība, Siliņa, ir pieņēmusi vēsturisku lēmumu, un patreiz, teiksim, Latviju tauta uzelpos. Un Latviju tauta ir atrisinājusi vienu lielu problēmu, kas tiešām katram latvietim un Latvijas pilsonim, nepilsonim, visiem nenormāli sāpēja. Ūdensskaitītāji. Paklausīsimies. Turpmāk vairs tik bieži nebūs jāverificē ūdensskaitītāji. Tas samazinās izdevumus un birokrātiskās prasības mūsu iedzīvotājiem. Tā mēs šodien lēmām valdībā. Šis video nav kaut kā žurnālists netīšām ierakstījis vai kā. Šis video ir oficiāls Siliņas Facebooka video. Siliņa, acīm redzot, ir nolgojusi kārtējo tur profesionālo fotoreportieru vai video inženieri, un viņa personīgi šo pastāstījusi. Un viņa tiešām uzskata, ka tas ir svarīgi.
Labi, nekomentēšu, jūs pašas visu saprotat. Teiksim, vēl brīnumaini, kad Siliņa nepateica, ka šajā ģeopolitiskajā situācijā mēs spējām pieņemt ūdenskaitītāju verifikācijas sistēmas maiņu. Tāda mēs malači. Paldies Ukrainai. Dusmas. Bet ir jautri stāsti. Jautri stāsti ir par ierēģiem un par ierēģņu savstarpējo murskuli. Murskulis saucās Ilonda Stepanova, valsts sekretāra vietniece, kura tika disciplināri sodīta. Viņai bija disciplinārs sods, viņa pazemināja amatā. Bet, kamēr notika izmeklēšana, viņa saņēma par labu darbu 5000 eiro prēmiju. Ko valsts kontrole norāda, ka tas ir nelikumīgi, tāpēc, ka tajā brīdī, kad ir izmeklēšana, tad prēmijas nedrīkst izmaksāt. Viņi tika sodīti pēc tā dienesta pārbaudas. Tad iedomājieties to situāciju. Cilvēks tiek prēmēts, tātad viņš ir labi darījis darbu. Un vienlaicīgi sodīts, tāpēc, ka ir sūdīgi darījis darbu. Tā kā neiet kopā. Kas ir smieklīgi, Ilonda Stepanova. Kārtējā ierēģi. Veselais saprāts saka, ka ierēģi, viņi visi taču ierēģi, visi, jūs zināt, visi ierēģi badā mirst. Vispār, ierēģi ir tādi, radījumi, kas valsts labā visu laiku kaut ko. Skatāmies atkal valsts amatpersonas deklarācijas, ko mēs redzam. Ilonda Stepanova sāk ar neko, naudas nav, nekā nav, ir pusmāja, kaut kur, man liekas, pusmājas īpašums saldo. Savukārt, pēc 23 gadiem uzkrājumi 70 000, 5 nekustamie īpašumi. Un Stepanova nodarbojās citas starpā arī ar Rail Baltica uzraudzību. Bet visjautrākais visā tajā lietā. Ilonda Stepanova bija finanšu ministrijas darbinieks, nodaļas un departamenta darbinieks, un 5 gadus bija valsts kontroles padomes locekle. Tātad valsts kontrole, kas viņu soda par to, ka viņa 5000 ir saņēmusi, viņa bija valsts kontroles padomes locekle. Var sakot, tie paši cilvēki, kas valsts kontrolē, tikai pēc tam drusku pārkāpj visus tos noteikumus. Un jautrākais, protams, ir tas, ko saka Ilonda Stepanova par to, ka viņai tika piešķirta prēmija. Stepanova jautāta, vai viņai tika piešķirta attiecīgā prēmija, aģentūrai Leta norādīja, ka valsts kontrole viņai jautājums nav uzdevusi, kā arī viņa nav redzējusi dokumentus, uz kuriem pamatojas valsts kontrole. Tādēļ viņa nevar šo jautājumu komentēt. Stepanovas kundze, jums uzdeva konkrēti jautājumu. Jūs prēmiju saņēmāt? Jums neprasīja, vai tā ir likumīga prēmija, ko jūs par to domājat? Jūs saņēmāt vai nesaņēmāt? Tas ir tāpat, kā jums paprasīt, jūs algu saņēmāt vai nesaņēmāt? Jūs pensiju saņēmāt vai nesaņēmāt? Jūs, ņemot vērā, ka valsts kontrole nav uzdevusi man jautājumu par pensiju saņemšanu, es jums neatbildēšu šo jautājumu. Es nevaru to komentēt. Stepanovas kundze. Jā, viņa, es saprotu, tā ir no valsts pārvaldes aizgājusi, apvainojusies. Kāpēc man šādi jautājumi liekas interesanti? Mēs esam uzbūvējuši cilvēku šķiru, kas visu laiku kaut kur rotē savā starpā. Stepanova bija finanšu ministrijā, tad valsts kontrolē, tad satiksmes ministrijā. Es pieļauju, ka drīz uzpeldēs vēl kādā institūcijā. Un šie cilvēki viens otram izsniedz prēmijas, viens otru atbalsta. Tajā sfērā iesaistīties jums nebūs nekāda iespēja, ticiet man. Ja jūs esat šīs šķiras pārstāvs, tad jūs tiksiet pieņemts, ja ne, tad ne. Nekāda tur revolucionāri tur nav vajadzīgi. Tur ir vajadzīgi cilvēki, kas ir paklausīgi, kas izpilda, kā jau es teicu, Stepanovas kundzes atbildība bija Rail Baltica. Kas ir Rail Baltica, mēs zinām, bet prēmiju mēs par to saņemam. Un kāds viņai šo prēmiju izrakstīja? Visdrīzāk arī, droši vien arī ministrs zināja Briškens. Droši vien, ka Briškens bija tie laiki. Droši vien, ka Briškens. Mēs visi brīnamies, ka kaut kā mums tur sūdīgi ar to valsts attīstību. Tāpēc, ka mēs visi sašūtam par lietām, kas notiek tur. Es pieļauju, ka Ilonda Stepanova sēž ar draudzenēm kafejnīcā vai ar draugiem un, kritizē, kā tā aizsardzības ministrija varēja pieņemt tādu lēmumu, tur nezinu par pārtikas iepirkumu. Un viņai liekas, ka no tur viņa var kritizēt. Tas, ka Rail Baltica netiek būvēts, ka viņa prēmiju saņem 5000, tas ir normāli. Tas neskaitās.
Un citi cilvēki sēž aizsardzības ministrijā un saka, kā tās Čepānov tā varēja. Nu labi, tas mūsu projekts. Veselais saprāts saka, ka tā mēs brīvu Latviju neuzbūvēsim. Nē, uzbūvēsim. Gan jau mēs ar to tiksim galā. Pasaules jautrība, kas īstenībā ir interesanta un bīstama. Trumps sastrīdējies ar Masku. Ilons Masks, Trumps bija tādā tandēmā, ka tikai pirms vēlēšanām, pēc vēlēšanām, pusgadu strādāja kopā. Ilons Masks teica, ka es mīlu Trumpu, kā viens heteroseksuāls vīrietis vien var mīlēt otru vīrieti. Vispār bija tur rociņi ar cimdiņu, viss bija kārtībā. Tagad visi mēs esam sastrīdējušies. Tas likums, ko pieņem Trumps, saka, Ilons Masks ir pilnīgi pakaļā, tas ir pilnīgi nevajadzīgs, tas ir vispār tur. Mēs zaudēsim miljardiem dolāru naudas, uz ko Trumps saka, lai iekonomētu miljardus dolāru. Mums vajag atņemt subsīdijas Trumpam, un tad viss būs labi. Trumps saka, tā, draugs mīļais, tu esi, nevis Trumps, Ilons vai Masks saka, Trumps, tu esi tajā Epsteina sarakstā. Epsteins ir finansists, kurš tika apsūdzēts, ka viņš organizēja nepilngadīgu meiteņu seksuālos pakalpojumus svarīgiem cilvēkiem. Tika oficiālā versija, ka viņš izdarīja pašnāvību cietuma kamerā, aizdomas ir, ka dažādi. Var sakot, strīds, tad vēl, Masks saka, tā, tad mēs jums noņemsim manus kosmosa kuģus. Kosmosa raķetes Dragon, kas nogādā uz starptautisko kosmisko staciju cilvēks. Es viņu slēdzu šo projektu ciet, es vairs nevizināšu uz kosmosu nevienas cilvēks. Ko nevizināšu, viņš jau par naudu dara visi. Var sakot, veselais saprāts liek saspringt visus iespējamos muskuļus, tāpēc, ka šajā brīdī konfliktā ir nonācis varenākās valsts prezidents, politiķis numur 1 pasaulē un pasaules bagātākais cilvēks Ilons Masks. Kas šajā konfliktā notiks, ir interesanti īstenībā. Tas tiešām ir, pasaule ir mainījusies. Jūs nevarat iedomāties pirms 50 gadiem, ka strīds starp kaut kādu uzņēmēju un politiķi varētu izraisīt tik lielas sekas, kā tas patreiz izskatās. Piemēram, NASA's kosmosa programmas slēgšana, tāpēc, ka Masks raķeti nedos. Tas par jautrību starptautiskajā mērogā. Ja jums patīk šis blogs, tad esiet tik laipni. Lieciet laikus, abonējiet tie cilvēki, kas vēl nav abonējuši. Jo vairāk abonentu, jo labāk. Pamēģiniet, katru manu blogu pierakstās plus mīnus abonējās kā 20-30 cilvēki. Uztaisīsim šim vēlēšanu blokam 50, ka jūs abonēsiet. Tas nav tik grūti vienkārši. Vienu podiņu nospiest, un jūs esat abonēti, un tad jūs nepalaidīsiet garām nevienu manu blogu, jo jums piedāvās to skatīties. Ja ir kādam cilvēkam iespēja sirsniņu nospiest sirsniņu ar paldies tādu zīmīti, tur ir iespēja ziedot naudas summu, kādu jūs vien vēlaties. No 2, man liekas, eiro uz augšu. Jo augstāk, jo labāk. Lielas paldies visiem tiem, kas man atbalsta. Tāda vai citādi ar finansām, ar laikiem, ar komentāriem. Ejam tālāk. Negaidīta lieta nāk mums virsū. Dziesmu svētki, jauniešu dziesmu svētki. Un kā katrus dziesmu svētkus, vai tie būtu lielu cilvēku, vai mazu cilvēku, vai skolēnu, vai vienalga kādus, ir viena liela problēma – biļetes. Un nevar Latvijas valsts atrisināt šo jautājumu. Un atkal visi ir apvainojušies, aizvainojušies. Un pamatoti, jo bērnu vecāki netiek uz to koncertu, kur bērni piedalās. Man pat grūti iedomāties to organizatorisko lietu, kad, varbūt tur ir savādāk, tur tie kolektīvi brauc, tur vecāki īsti nav vajadzīgi, kā pavadītāji. Bet tomēr, ja vecāki nodrošina bērna apmācību, dejošanā, dziedāšanā, vada uz tur pulciņiem, uz to kori gadiem ilgi, taisa tur tos tērpus, iegulda naudu, līdzekļus, laiku. Un nevar tikt uz bērnu koncertu. Tu zini tikai, ka tas bērns tur dejo, bet tu netiec. Tāpēc, ka biļešu
izplatīšana ir pilnīgi bez veselā saprāta. Manuprāt, ir diezgan pašsaprotami, ka, teiksim, bērnam, kas piedalās koncertā vai dalībniekam, pienākās vismaz viena biļete. Manā skatījumā 2 vajadzētu gan mammai un tētim būt iespējai tikt. Un šīs biļetes varētu būt pieejamas. Savukārt pārējās biļetes vajag pārdot pa tirgus cenu, pa dārgu cenu. Tā biļete var maksāt 100 eiro, 200 eiro, vienalga. Biļetē ir jābūt tirgus cenā. Tiem dalībniekiem cita lieta. Viņiem tās biļetes vajag pārdot pa lēto, tāpēc, ka viņi ir ieguldījuši šiem svētkiem, šim notikumam savu enerģiju, savus sirdis un tā tālāk. Bet skatītājiem, tādiem kā man, prasiet no manas naudu, lielu naudu. Ja mēs varam tur skatīties Meža parkā, man liekas, Robija Viljams koncerts būs tūlīt. Tur biļetes bija ap 100 eiro plus mīnus. Un kāpēc uz dziesmu svētkiem nevar tādas pašas cenas. Bet mums ir direktori ir rīkotāji, un tā ir valoda, ko vienkārši jāsaprot. Šogad dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā, atkārtošu vēlreiz, šogad dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā iesaistīti 1680 kolektīvi, no tiem 1483 ir pašvaldību pāraudzībā, kas ir 88% māksliniecisko kolektīvu, norādīja Latvijas Nacionālā kultūra centra direktore Signe Pujāta. Tajā brīdī, kad Nacionālā kultūras centra direktore uzskata, ka deju svētku procesu nodrošina kolektīvi, nē, tie ir viņu svētki, tie ir kolektīvu svētki, tie ir to cilvēku svētki. Nodrošināt, jums vajag ēdināšanu, medicīnu, drošību, policiju un tā tālāk. Deju kolektīvi nenodrošina svētku norisi. Tā, protams, ir valodas nianse, bet valoda jau atražo domāšanu. Kāda valoda, tāda domāšana. Un tāda Signe Pujāta domā, ka kolektīvi nodrošina viņai svētkus. Kolektīviem tie ir svētki. Jūsu uzdevums, Pujātas kundze, ir nodrošināt drošību un visas pārējās lietas. Bet atgriežoties pie biļetēm, atrasiniet vienreiz to lietu. Var personalizēt biļetes, bet nevajag tur sarežģīt. Visu risina nauda. Un ja man reizi 4 gados ir iespēja aiziet uz kādu koncertu, tādu kā dziesmu svētku koncerts, teiksim, noslēguma koncerts vai kā savādāk, tad, ja es gribēšu, tiešām gribēšu, tad es būšu gatavs samaksāt 200 eiro. Savukārt, visas pārējās lietas, kas saucās tur ielūgumi, tās visas ir tādas lietas, kas traucē tiem cilvēkiem, kas tiešām grib tur nonākt, skatīt koncertu. Kā bija Krievu laikos blatņiki, tā arī paliks tie blatņiki, ja jūs neizmantosiet veselo saprātu un vienkārši piešķirsiet dalībniekiem, kas piedalās 1 vai 2 biļetes, pa minimālu cenu vai pa velti, vienalga, īstenībā viņi ir ieguldījuši tādu darbu, ka viņiem varētu arī pienākties pa velti tās biļetes, un pārējās biļetes brīvajā tirgu. Tik, cik maksā, tik maksā. Ņemot vērā, ka tā dziesmu svētki ir dotēts pasākums, tad vispār par to nav stāsts. Stāsti par to, lai mēs nezaudētu svētku sajūtu tikai tāpēc, ka mēs nevaram iegādāties biļeti. Mēs varam iegādāties par naudu, viss. Latvija ir kļuvusi par ANO drošības padomes pagaidu locekli. Iedomājieties, ja mēs esam kopā, izņemot mūsu ievēlēja Kongo, Liberiju, Kolumbiju un Bahreinu. Var sakot, tagad un visa ārlietu ministrija vēsturisks panākums Austrum Eiropā. Mēs Latvijā esam kļuvuši par drošības padomu, aizmirstos pateikt to, ka Lietuva Igaunija jau bija savulaik. Un ka īstenībā tas ir tāds rotācijas mehānisms. Visas valstis laika pa laikam kļūst par drošības padomes pagaidu locekļiem. Nekāda 2 gadus mēs tur būsim. Nekāda tur, saukt to par panākumu ir muļķīgi. Tāpēc, ka vienkārši, tāpat kā Eiropas Savienībā ir prezidējošās valstis, kas vienkārši rotē katru pusgadu, cita valsts ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Bet ārlietu ministrijā, protams, ir jauni amati,
drošības padomes pārstāvis, tur būs droši vien tur kaut kāds birojs, būs ticiet man, naudas pieprasījums papildus, bet tā kā tā ir drošības padome, tad šito varēs taču norakstīt uz drošību. Tas taču ir drošība. Nav jau it kā nekas traks. Forši, ka mēs kaut kur esam, forši, ka mēs esam kaut kādās starptautiskās institūcijās, forši, ka mēs tur kaut ko tā kā kustamies, rezultāta no tā īsti nekāda nav. Veselais saprāts saka, ka ANO iestādījums kā tāds ir tā kā tāds mazsvarīgs vai nesvarīgs un tā tālāk. Bet tā atrautība starp tiem cilvēkiem, kas domā, ka ja viņi ir iekļuvuši tur tajā ANO drošības padomē, tad tas ir nenormāli forši Latvijai. Un vienkāršā cilvēka saprat, tur ir kaut kāds pārspīlējums, bet labi, galu galā nav jau slikti, ka mēs tur esam. Nav jau slikti, ka mēs tur esam. Varbūt, labi. Es atsaucu savu kritiku, forši, ka mēs tur esam, forši, ka mēs tur esam kaut ko panākuši. Jēgas no tā nekādas, bet galu galā labāk tā nekā nekādi. Galu galā varēsim šad un tad pastrīdēties ar drošības padomes pastāvīgā locekli Krieviju. Parādīt viņiem. Roslikovs to lieto, kāpēc lai es nelietotu? Paldies, ka jūs skatāties un komentējiet savukārt par komentāriem. Parunāsim, ko jūs man esat sakomentējuši, kas man iekrīt acīs. Vondersala. Par Jumpravas pasākumu Vondersalā tajā vietā pasākuma infrastruktūra tiek uzbūvēta vasaras sākumā un nojaukt rudenī. Tik tiešām tas bija atklāšanas pasākums domāts. Ņemot vērā, ka Vondersalas īpašnieks ir ne tikai Irnieks Šlesers zemē, bet arī Čoms Šleseram, tad sarunāt vienu pasākumu par velti, nosadot darbinieku algas un ieguldoties tikai grupas baklēnu apsardzē. Un tad var mierīgi iekļauties tajā summā, kas bija 19,5 tūkstoši, un ir par Jumpravas koncertu bezmaksas, kas bija domāts pirms vēlēšanām. Tā kā Arnis Grimbergs, tā kā es pats esmu tajā piedalījies, tad tā un tā. Tad visu zinu. Tā kā jūs šeit, Titava kungs, es esmu Titavs. Andri, ja tu man par Titavu, tad es tev par Arni. Tātad, jūs alojaties, vai arī jūsu industrijas speciālists nav īsti par ko uzdodās. Industrijas speciālists ir tas, kas par to uzdodās, viņš neuzdodās, viņš ir speciālists. Bet, kur jūs alojaties un nesaprotat lietas būtību, protams, ka par velti var iedot visu, bet tas par velti maksā naudu. Un tā nauda ir tie nevis 19,5 tūkstoši, bet apmēram 200 tūkstoši, kas tādam koncertam ir izmaksas. Un šādas lietas mēs privāti viens otram varam dāvināt, bet partijai šādu pasākumu uzdāvināt nedrīkst. Tas saucās kukulis. Ja kāds cilvēks organizē kādu pasākumu, kur izmaksas ir 190 tūkstoši, bet viņš to uzdāvina Šleseram, to sauc par kukuli. Nekā savādāk. Jo kukulis jau nav tikai nauda, tas ir arī pakalpojums. Šis ir pakalpojums. Tā kā es nealojos, es saprotu, par ko es runāju. Ja jūs sakat, ka kāds viņam ir uzdāvinājis par velti, tad to darīt nedrīkst. Žēl nostīties, kā mēs paši savu valsti nolaižam līdz bezdibenim par valodu saimā absurds. Paskatieties, kādā valodā tiek atbildēts uz žurnālistiem jautājumiem, guļam rajonos. Valoda ir pacelta. Valodā, protams, arī šajās vēlēšanās, protams, ka Roslikovs dabūja par savu pasākumu kaut kādus plusus, bet arī nacionāli dabūs plusus. Tā kā visa tā lieta sadalīsies tā, kā Šlesers zaudēs tur savus krievalodīgos, citas starpā zaudēs arī savus latviešu valodīgos, kas pēc Roslikova izlēcija visdrīzāk aizies kaut kur citur. Tā kā, Bet mēs nenolaižam savu valsti līdz bezdibenim. Mēs viņu vadam kā mākam. Nekad neesmu sapratis, kāpēc mums vajag cirku, mums taču ir Saeima. Par cirku, bija daudz komentāru, kad par to, ka cirko dzīvnieki tiek mocīti un tas nav pieļaujams un blablabla un vispār tas ir traki un pareizi, ka tā ir. Tur ir divas lietas. Viena lieta ir par pašu cirku. Cirkā, kur notiek pusotru izrādi nedēļā un kur nekas nenotiek, manuprāt, tas ir iestādījums nav vajadzīgs, par ko es runāju iepriekšreiz. Dotācija tur ir kaut kāda 400,000 gadā, kaut kāda 30 darbinieki un blablabla. Tas ir viens. Otra lieta, man vienmēr ir sajūsminājuši cilvēki, kuri zina, kā dzīvniekiem ir labāk.
Nu, tas, ka dzīvniekus droši vien dresējot, dresē un viņiem kaut kas tiek darīts nosacīti pāri, droši vien, ka tā ir. Tāpat kā dresējot cirkā tos pašus mazos akrobātus bērnus, viņus arī dresē un moka, un viņi nebūtu nav laimīgi tajā brīdī, kad viņi trenējas. Es esmu redzējis kaut kādas dokumentālās filmas par ķīniešu cirkiem un ķīniešu bērnus, kā viņus tur moka, piemēram. Ja? Es pieļauju, ka lai bērnu jebkura darbība ir cilvēku mocīšana. Vienīgais veids, kā cilvēku nemocīt, piemēram, ir gulēt pie upes un sauļoties. Tas viņam varētu patikt. Bet viss pārējais prasa pūles. Bet, atgriežoties pie dzīvniekiem, iedomājieties tagad tīģeris. Tīģeris, teiksim, dabā nodzīvo, gadus, pieņemsim 20. Bet viņš tiek apdraudēts, viņš ir pusbadā, viņam visu laiku ir kaut kādas jāmedī kaut kas un tā tālāk. Savukārt cirkā vai zooparkā viņu pabaro, drusku pamoca, viņš tur reizi vakarā kaut kur palēkā, bet tad viņš nodzīvo iespējams 2 reizes vairāk. Mūžs viņi ir, tāpēc, ka viņu neapdraud daba. Tas pats ar kaut kādiem citiem dzīvnieciņiem. Un kāpēc jūs domājat dzīvnieku vietā, ka viņi grib nomirt, teiksim, 20 gadu laikā, nekā cirku pēc 40 gadiem. Kur jums tā doma, ka jūs zināt labāk, kā tie dzīvnieki grib? Es atceros, bija diskusija par to, kādā veidā ir humāni nogalināt lielopus. Es tagad vairs neatceros, man liekas, ka bija humāni, viņi uzskatīja, kad pārgriežot rīkli, un savukārt, un otra metode bija bliest ar elektrību, laikam, vai ar kaut kādu āmuru. Bija tas strīds, tur pie Saimas bija piketi, kā pareizi nogalināt lielopu. Kāds cilvēks, kas tajā strīdā vispār iesaistās, ir bijis tā lielopu vietā, un viņš var pateikt, ka tā kā rīkli pārgriež, tad foršāk. Ar to bomu es vairs negribu dabūt. Tā kā, kas par cirku? Bet es mazāk, es gribu, man patīk cirks, man patika bērnībā visi zirgi, ziloņi, tīģeri un tur sunīši un kaķīši, kas tur skraidīja un dresējās. Es neuzskatu to par nehumānu, bet šajā gadījumā es runāju par to, ka mēs dotējam pilnīgi nevajadzīgi iestādi, kuru mēs esam ieguldījuši milzīgu naudu rekonstrukcijā, un tur nekas nenotiek. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet, komentējiet, gaidīsim vēlēšanu koalīciju, pēcvēlēšanu koalīcijas izveidošanu, pastīsimies, kas mums būs Rīgā. Man liekas, ka mums būs tagad Šlesera ēra, tāpēc, ka, lai Šleseram, protams, viņš arī to neslēpj, Rīga ir tikai pakāpiens tālākā politikā, viņš grib uz Saimu, viņš grib būt pa premjeru. Vērosim, skatīsimies, lai mums visiem veicās.